Labdien visiem! Man ir liels prieks būt šeit, arī pēc iepriekšējiem ļoti, manuprāt, interesantiem runātājiem. Man arī liels prieks, ka es papildināšu šo, es teiktu, dažādo prezentāciju par vienu un to pašu tēmu klāstu ar savu skatījumu un savu, varbūt tādu, savu arī interpretāciju par jautājumiem, par to galvenokārt, kas būtu svarīgi runājot par šīm mūsdienu, varbūt pat dilemmām saistībā ar dažādu gan lasīšanas ikdienā, gan mācīšanās nolūkiem, gan arī dažādā citā apritē nepieciešamās lasīšanas formātiem un materiāliem, ja tā varētu teikt. Jo iepriekšējais runātājs, manuprāt, ļoti skaisti ieskicēja to, ar ko es arī varu turpināt šodienas pasākumu, proti ilgtspējas un vides aspektus, kas parādās arī mūsu izvēlēs ikdienas praksēs. Kā jau es tiku pieteikta, tad galvenā doma ir vienkārši runāt par to, kā mēs lasām un mazliet pārdomāt par tādiem aspektiem tajā, kam ikdienā varbūt pievēršam mazāku uzmanību. Un tā kā es pati jau vairāk nekā 20 gadus strādāju komunikācijas programmās, universitātē, tātad mazliet skatos uz lietām no citas, no mēdīju puses, bet pēc savas pamat izglītības esmu valodniece un literatūra zinātniece, un arī ikdienās nodarbojos ar literatūras kritiku, ko Rolands Barts savulaik apzīmējis kā tādu īpašu lasīšanas veidu, tātad lasu dziļi, lasu arī, es teiktu, rezultatīvi, jo man vienmēr jābeidz ar kādu pārskatu un kopsavilkumu par izlasīto, tad manas pārdomas patiešām ir praksē balstītas. Tēmu es pieteicu, atsaucoties arī uz mūsu laika dienas kārtību un to, ka mūsdienās mēs arvien vairāk runājam par vidi, vides audzēšanu un ekoloģiju, mēģinam attīstīt sev tādu ekoloģisku domāšanu. Droši vien arī nevaram noliegt. Un tas saistās ne tikai ar papīra taupīšanu vai ar pārdomām par to, cik daudz tiek piesārņota vide, piemēram, uzturot milzīgus digitālo biblioteku serverus, bet arī pārdomām par to, kas vispār ir ekoloģija. Es sāku ar pavisam vienkāršāko iespējamo pieejamāko definīciju, ko atradu mūsu universitātes mākslīgā intelekta laboratorijas uzturētajā un atjaunotajā pēc dažādiem avotiem vietnē Tēzaurs. It kā viena, bet reizē divas nozīmes. Proti, no vienas puses ekoloģija nozīmē zinātni, kā jau visas loģijas, vai pārdomas, vai mācību par vidi. No otras puses, tas nozīmē arī šīs vides izprašanu, aizdomāšanos par to, ka patiesībā, un šajā gadījumā runājot par lasīšanas ekoloģiju, arī lasīšana notiek kaut kādā vidē, un tā mums ir svarīga tieši tādēļ, ka ietekmē mūs pašus. Proti vārds ekoloģija, kas balstās uz sengrieķu vārdiem ar nozīmi māja un mācību, jeb domāšanu. Šīs divas vārda daļas ietver šos abas nozīmes. Tika ieviests kā termins bioloģijā 19. gadsimtā, to izdarīja Ernsts Haekelis, un formulējums, definīcija šim vārdam bija apkārtējā vide, apkārtējie faktori, kas ietekmē organismu ar tā attīstību. Proti, ja mēs runājam šobrīd par lasīšanu, tad vide, kurā mēs lasām, veidi, kādos mēs lasām, formāti, žanri, kurus mēs izvēlamies ikdienā, ietekmē mūs pašus vistiešākajā veidā, gan ķermeniski, gan kognitīvi. Par to jau arī iepriekšējie runātāji runāja, gan arī sabiedrību, kurā mēs dzīvojam, kā tādi, kā esam izveidojušies, un kur es arī, neskatoties to, ka es mēģinu būt tehnoloģiju optimiste, varbūt novērojot arī praksē savus studentus, droši vien dalītu šo
skepsi vai satraukumu, tādēļ, ka es domāju, ir kaut kādas tiešām lietas, kuras pateicoties nekritiskam tehnoloģiju un nepārdomātam, es teiktu neanalītiskam tehnoloģiju ieviešanas modelim, ir aizgājuši mazliet šķērsām mūsu sabiedrībā, arī tā skaitā parādoties dažādās sabiedrībā negatīvās tendencēs, par kurām, diemžēl, es šodien maz runāšu, bet tomēr ir svarīgi atcerēties. Tātad, izvēloties šo tēmu un īpaši šo jēdzienu, lai liktu auditorijai šeit aizdomāties par šo te vides aspektu, iedomāties lasīšanu vidē kā tādu centrālu konceptu, es inspirējos no diviem autoriem. Viens, es domāju, nepavisam nav pārsteidzoši. Maršals McLuhans, Herberts Maršals McLuhans, 20. gadsimta vidus autors, kura daudzie darbi ļoti interesanti un kritiski ļauj paraudzīties uz dažādām mēdīju tehnoloģijām un to, kas notiek tad, kad mēs lietojam šies mēdīju tehnoloģijas, respektīvi tieši centrāli uz mijiedarbību starp mēdīju un mēdīja lietotāju, tehnoloģiju un tehnoloģiju lietotāju un sabiedrību, kuru šie lietotāji būvē. Viena no McLuhana grāmatām, kur arī līdzīgi varbūt tie, kam ir pazīstams šis vārds, zina, ka McLuhans ir viens no autoriem, kuram ir daudz interesantu un arī mazliet pretrunīgu un paradoxālu izteikumu un pat jēdzienu. Viens no viņa jēdzieniem, piemēram, globālais ciems, bet arī Gutenberga galaktika. Viena no grāmatām, kurā ir daudz šādi interesanti izteikumi un atmiņā palīkošas metaforas, ir arī Gutenberga galaktika grāmata, kurā viņš tātad mēģina aprakstīt tieši drukas radīto pasauli, balstoties uz to komunikācijas veidu, un no tā tad atvasinot īpatnības, kas bija tā laika gan domāšanas veidam, gan sabiedrības modeļiem. Šeit jūs redzat, tā viņa metode, nosacīt to varētu nosaukt par mēdīju ģenealoģiju, ietver pie grāmatas pasauli, kur balstās tātad salīdzinoši lēnā, lineārā, argumentētā domāšanā, bet arī mehāniskā reprodukcijā, un šeit ir atšķirības starp rokrakstā rakstīto un drukāto. Bet tas arī saistās ar tādu viendabīgu stāstu, individu vai šo te individa izcelšanu, un arī viņš to saista ar parādībām pavisam citās jomās, kā piemēram Ņūtona fizika vai brīvā tirgus ideja vai nacionālas valsts ideja. Es domāju, McLuhans pats par sevi ir ļoti interesants domātājs, un jau es redzu jūsu sejās neizpratni. Diemžēl mums nebūs laika iedziļināties tajos dažādajos aspektos un argumentos, uz kuru pamata viņš sasaista šīs parādības kopā. Bet viens ir skaidrs, ka tās ir viena laika parādības, un tas, par ko interesējas McLuhans, ir tieši kā tad, neizvirzot pat jautājumu par to, kas bija vista vai ola, jo, protams, tās ir lietas, kas atrodas savstarpējā miedarbībā šajā ekosistēmā, kur izveidojās pateicoties Gutenberga izgudrojumam. Bet katrā ziņā McLuhana ideja ir skatīties uz to, kā tas mainās un kas tad notiek tad, kad ienāk jauni elektroniski izgudrojumi, sākot jau ar radio. Skaidrs, ka nomirstot 1980. gadā McLuhans neparedzēt nevarēja to digitālo tehnoloģiju attīstību, kāda tā bija 20. gadsimta beigās un 21. gadsimta sākumā. Lai gan šeit kļūdījos, jo tieši viņa paredzēt spējas vai pareģot spējas parasti arī visos pārskatos par šo cilvēku domātāju. Un patiesībā arī literatūras zinātnieku parādās. Otrs mans inspirācijas avots bija Feliks Guattari, kuram arī ir tāds salīdzinoši īsts teksts
publicēts 9 gadus pēc Makluina nāves, bet arī jau jāsaka neiedomājami sen, 1989. gadā, un kurā Gott arī runā par 3 ekoloģijām. Viņiem, starp citu, ir interesants fokus šajā rakstā vai grāmatiņā. Viņš runā par to, ka 20. gadsimta beigās tie īstie masu komunikācijas laiki ir pāri, un tagad viņš redz, kā subjekts par jaunu atzīmst un tiek tātad arī jāpārdomā šajā kontekstos un vidē, kurā viņš dzīvo. Proti, viņš runā par 3 dažādu veidu ekoloģijām, kurām mums būtu jāpievērš uzmanība ar savu ekozofisko pieeju. Viena ir sociālā, tātad mums jāņem vērā sociālā vide, otra mentālā, mums jāņem vide visi ar psihi un arī izziņu saistītie jautājumi. Un trešā ir vides, proti tieši šie te vides aspekti, un es teiktu, ka šo visu trejādi mēs varam tiešā veidā arī pēc iepriekšējām prezentācijām attiecināt uz to jautājumu, kas mūs interesē šajā pasākumā. Proti, visi 3 šeit miedarbojās. Ir šie sociālie aspekti, kas arī saistās ar politiku, ar dažādu jomu politikām, kuras mūs arī ir iespējams ietekmēt. Droši vien, ja mēs zinām kā, ja mēs saprotam, kāpēc. Mentālo, kur, es teiktu, tās zīmes, kas liecina par nepieciešamību kaut ko mainīt un aizdomāties un dziļāk analizēt, ir arī tiešām šie mentālo problēmu rādītāji visās rietumu attīstītajās sabiedrībās, it sevišķi jaunākajām paudzēm. Un vides, par ko atkal otrs runātājs iepriekšējā sadaļā, manuprāt, lika pārdomāt, es tur arī vairs neatgriezīšos, bet skaidrs, ka šie jautājumi arī ir ļoti būtiski gan klimata pārmaiņu kontekstā, gan ilgtspējas kontekstā, gan arī patiesībā mūsu pašu arī mentālajā kontekstā, vairāk koncentrējoties tieši par materiālo un ķermenisko aspektu lasīšanā, kam vēl es pieskaršos. Nu jā, un tad es mēģināšu būt ātrāka, ejot cauri saviem slaidiem. Proti, ko tad īsti nozīmē lasīt? Lasot mēs būtībā uztveram burtus, mazas vienībiņas, kurām pašām lielākoties nav nozīmes, lai gan dažiem burtiem ir, un daži dzejnieki ir mēģinājuši tās arī lieliski ieskicēt savos vai izvērst savos dzējas darbos. Otrkārt, mēs saprotam, tad jau vārdu un teikumu nozīmē, un šī saprašana nozīmē gan iztēlošanos, gan arī interpretāciju. Un tādējādi mēs atklājam kaut ko jaunu, un atkal iespējams pieliekam šeit kaut ko no sava pašu iepriekšējās pieredzes un kontekstiem. Un visbeidzot, mēs atkodējam un šķirojam informāciju, lai varētu to atcerēties, un tas savukārt mums palīdzētu tālākajos citu lasīšanas aktu procesos. Jebkurā gadījumā mums būtu jāizšķir dažādi lasīšanas aspekti vai veidi, kas ietver gan tekstuālo, gan fonoloģisko, gan semantisko līmeni. Un, ja mēs iedziļinamies definīcijās, kas dotas, kaut vai piemēram UNESCO apritē, kas stāv ar daudziem pasākumiem un pētījumiem lasīt prasmes jomā, tad šeit akcents ir uz to, lai šī lasīt prasme un lasīšana noderētu dzīvē, respektīvi, lai tā mums būtu par instrumentu rīkošanās kontekstā, darbības kontekstā. Pie tam darbības kontekstā, kur būtu iespējams ar lasīt prasmes un lasīšanas palīdzību sasniegt savus mērķus kontekstā, ko varētu raksturot kā mainīgu mūsdienās. No komunikācijas viedokļa savukārt, ja mēs ieliekam to tādā, elementārā komunikācijas sfēmā, tad skaidrs, ka šeit lasīšana ir darbība, kas balstās uz koda, jeb alfabēta zināšanu, un mēs varētu teikt, ka lasīšana ir atkodēšana. Bet tad atkal jautājums, ko mēs īsti atkodējam. Arī šis priekšstats par to, kas īsti
būtu šī te atkodēšanas darbība dažādos kultūras vēstures laikos ir bijis mainīgs. Proti 20. gadsimtā arvien lielāks akcents ir uz to, ka mēs ietveram arī sociālo kontekstu, ka mēs zinām kontekstu, kurā radies teksts un kurā notiek pats lasīšanas akts. Un tas tiek arī ietverts tajā ideālā, ko sauktu par kritisku un refleksīvu apzinātu lasīšanu. Šeit ir skēma, kuru es izveidoju pirms vairākiem gadiem, bet, manuprāt, nav velti to vienmēr nolikt acu priekšā, lai varētu saprast, kā tad pats lasīšanas koncepts ir mainījies pateicoties tehnoloģijām, kas lietotas, lai lasītu. Galu galā tas ir tas, par ko mēs šobrīd koncentrējamies. Proti, no situācijas, kurā lasīšana un arī katra bērnībā sākas ar burtu pazīšanu un boksterēšanu, pamazām attīstoties tehnoloģijām, lasīt prasme kļūst par klusu praksi, proti mēs vairs neizrunājam katru burtu un skaņu un saprotam jau nelasot skaļi, lai gan šis te vārda skanējuma atpazīšanas moments ir joprojām lasīšanā iesaistīts. Proti, ja mēs gribam saprast, kā tieši kognitīvi notiek lasīšana, tad es teiktu šeit, cik tālu es esmu varējis, tā nav mana specialitāte, bet izsakot, tad zinātniekiem joprojām ir strīdi vai šaubas, vai ir šī te simulācija, šīs vārda skanējuma atspēlēšana smadzenēs vai citās versijās nav. Bet tas, par ko mēs varam, vai es varu daudz labāk spriest, tas bija laiks, pateicoties šai klusē lasīšanai, kas arī nodrošināja īpašu padziļinājumu. Un es teiktu, tie varētu būt tādi kultūras ziedu laiki no 18. gadsimta beigām, kad arvien vairāk cilvēki atpazina šo kodu, proti varēja iesaistīties, kļūt par lasītājiem, bet arī bija pietiekami daudz gan laika, un šeit jau par fragmentētību un ātro lasīšanu arī izskanēja kritika, gan tātad laiks ir nozīmīgs lasīšanas procesā. Un to mēs varam lietot dažādi, un tas ir viens no aspektiem, kam arī McLuhans vienmēr pievērš uzmanību runājot par mēdīju un to lietotāju miedarbību. Proti laika mums vai nu mūsu lietoto tehnoloģiju dēļ, vai arī tādēļ, ka ir daudz citu faktoru, kas to ietekmē, ir arvien mazāk, un šis te laiks ir būtisks aspekts arī tā saucamajā dziļajā lasīšanā. Savukārt, otrs aspekts ir telpa, un man šķiet, ka viens no tādiem kultūras vēsturē interesantākajiem momentiem, kas telpai, interesantākiem autoriem vai autoriem, kas pievērsuši telpai uzmanību, vienmēr koncentrējas uz to, ka jābūt savai telpai, savai nodalītai telpai, kurā lasīt. Un tas, ka mēs ļoti bieži lasam vidēs, kuru, piemēram, McLuhans, viens no viņa terminiem šajā grāmatā Gutenberga galaktika ir arī postliterārā sabiedrība, ko mēs savā postliterārajā sabiedrībā vienmēr aizmirstam, ir tas, ka mēs lasām visur un vienmēr, un beigās mēs neko neizlasam līdz galam. Ja mēs jautātu, kas ir pēdējā grāmata, ko tu izlasīji no vāka līdz vākam, tad mēs nezinātu, un mēs to arī propanējam arī ar savu, teiksim, lasīšanu studējot, ļoti bieži labu gribot, piedāvājot kaut kādus gabaliņus, gan literatūras krestomātijās, gan skenējot un piedāvājot daļu vai norādot zināmas lapuses studentiem, ko izlasīt. Respektīvi, studenti neuztver vairs grāmatu kā grāmatu, bet kā informāciju. Un tā arī runā par to, aizmirstot autoru un aizmirstot nosaukumu pieminēt. Bet nākamais pavērsiens, pateicoties jau fonā elektroniskajiem mēdījiem, ir tas, ka arvien vairāk cilvēku prot lasīt, sāk lasīt un ienāk pasaulē, un šeit pētnieki jau 20. gadsimta vidū iezīmē tieši nepieciešamību sociāli nolasīt, saprast to savu sociālo pozīciju, lasot tekstu. Un
Savukārt elektronisko mediju izplatība 20. gadsimta vidū arvien vairāk liek domāt par vēl vienu citu lasīt prasmi, kas ir nepieciešama, proti multimodālu lasīt prasmi, saspēli starp attēlu un tekstu, paša teksta vizuālo kvalitāti un tām lietām, ko kopš viduslaikiem mēs zinām, ar to var izdarīt un ietekmēt auditoriju. Un tad tālāk, protams, digitālo mediju ienākšana veido to, ko es saucu par digitālo pavērsienu, kur patiesībā jau iet runa par informācijas pratību vai pat programmēšanas pratību, lai pavisam konkrēti varētu izvērtēt, kāpēc lasāmais vai tas, ko mēs lasot izlasām, izmantojot dažādas atbalsta rīkus vai mūsdienās pat mākslīgo intelektu, ir atklājies mums tā vai citādi. Vēlreiz atgādināšu, lasīšanas galvenais uzdevums ir saprast un veidot nozīmi un jēgu. Un es gribētu teikt, ka varbūt tas, par ko visinteresantāk būtu runāt šajā brīdī, ir tieši šī hibriditāte. Respektīvi, hibriditāte, ko es gribētu akcentēt, mums būtu jāuzsver caur vides aspektu. Mēs dzīvojam tekstuālā vidē, un man šķiet, ka galvenais uzdevums būtu gan tiem, kas izglītības programmas un politiku veido, gan tiem, kas mācās šobrīd, ir saprast, kā šo hibrīdo vidi, kurā ir dažādi lasāmi teksti, dažādos formātos un dažādas ierīces, ar kuru palīdzību mēs varam vienus un tos pašus digitālos tekstus lasīt. Šeit tie jautājumi nevēl tas uzstādīja iepriekšējiem runātājiem. Man tas liekas ļoti interesants jautājums. Kā tad mūsu praksēs parādās tās vajadzības piepieši drukātu tekstu lasīt no digitāla? Es domāju, ka tas viss vēl lielā mērā ir priekšā, jo prasa ne tikai tādus statistiskus, kvantitīvus pētījumus, bet arī ļoti iejūtīgus etnogrāfiskus pētījumus, jo es teiktu, statistisko pētījumu viens no tāds klupšanas akmeņiem, kā jau teica arī iepriekšējais runātājs, ir jautājumu formulējums. Un tas, kā mēs pajautājam, tad tādu apmēram pārskatu balstoties šo jautājumu režģi mēs iegūstam, bet īstenībā mēs zinām par maz par šīm izvēlēm un praksēm, lai varētu šobrīd, es redzu, ka iepriekšējais runātājs man arī piekrīt, es tiešām domāju, tā līdzinājā analīze liecina par to, ka mēs zinām par maz, lai varētu izveidot tos precīzākos un nozīmīgākos jautājumus un iegūt ziņas, uz kurām mēs patiešām balstoties varam veidot jaunas kaut kādas pārmaiņas. Tas viss vēl ir priekšā. Bet es atgriezīšos pie dažiem autoriem, tā kā es nāku no akadēmijas un pārstāvu mācības spēkus, es nevaru atturēties arī ieskicēt atsevišķu autoru darbus un vārdus un idejas, kuras es jau esmu īstenībā savās lekcijās un rakstos lietojis nevienreiz vien, bet varbūt auditorijai noder viņu tālākos pētījumos. Proti, ja mēs runājam par lasīšanu mūsdienās, tātad šajās hibrīdajās vidēs, tad ir skaidrs, ka mēs runājam par ļoti dažādām praksēm un patiesībā par dažādām lasīšanām. Viena no autoriem, kas, manuprāt, ļoti interesanti par to raksta, pati pēta arī elektronisko literatūru kā īpašu tātad literatūras veidu vai žanru. Viņa respektīvi Katrīna Heilsa, amerikāņu literatūras zinātniece un mēdīju pētniece, runā par 3 dažādiem lasīšanas veidiem, proti šo tuvo jeb dziļo, kluso lasīšanu, ko mēs pazīstam no iepriekšējiem laikiem, no kultūra vēstures, un ko mēs joprojām uzskatām par ideālu un mēģinam sasniegt skolā, kas, protams, neizdodas. Protams, jo prakses, kurās dzīvo skolēni, ir atšķirīgas. Otra hiperlasīšana, arī es teiktu tāds vēsturē balstīts ideāls, kurā īstenībā kādreiz internetu salīdzināja ar Borges bibliotekas ideālu, kurā tu vari saskatīt, kurā ir visi rakstītie kādreiz teksti un kurā tu vari no jebkuras vietas saskatīt visu šos tekstus vismaz eventuāli tādā sistēmā, saslēdzot kopā visas
tekstos glabātās zināšanas. Skaidrs, ka arī interneta modelis ir tāds, kurš atļauj mums vismaz sapņot par to, bet droši vien kopš 90. gadiem, kad šis salīdzinājums bieži tika lietots, mēs redzam, ka mūsdienās tā nav, un patiesībā hiperlasīšana noved pie drīzāk tā, ko jau arī iepriekšējās prezentācijās ieskicēja, tā saucamās seklās lasīšanas. Un visbeidzot, mašīnu lasīšana, kur arī ir interesants, manuprāt, lasīšanas paveids, atkal pavisam cita veida lasīšana ar citām iespējams problēmām, kas varētu būt tēma šobrīd, kad jebkurš sevi cienošs skolotājs skolēnam, kuram ir pārāk daudz jautājumu, teiks paprasti ChatGPT. Tātad tas, par ko mēs runājam, ir hibrīda vide, kura pamatā balstās uz saplūstošiem, galvenokārt uz digitālā koda pamata mēdījiem, respektīvi multimēdiji, hipermēdiju un hipersaites, kas atļauj hiperlasīšanu kā praksi. Tad mobilitāte ir svarīgs aspekts šodienas domāšanā vai izvēlēs, jo, kā zināms, mēs varam nesāt līdz mazā priekšmetā veselu milzīgu biblioteku. Jautājums, vai tas ir labi, vai kāds to biblioteku izlasa, vai tikai nesā līdzi. Tas ir atkal viens interesants pētīšanas jautājums pētniecībai. Tad interesanti ir šī te multimodalitātes aspekts, proti, ka mēs patiesībā caur dažādiem jutekļiem vienu to pašu tekstu jau esam pieraduši uztvert. Piemēram, pirmais runātājs pieminēja arī šīs te audio grāmatas kā alternatīvu, kuras, starp citu, ja es atceros Amerikā un arī Rietumē Eiropā arvien vairāk cilvēku izvēlās. Es teiktu, pie mums varbūt tas nav tik pazīstams, vismaz kā, piemēram, alternatīvs variants drukātai presei vai žurnāliem. Bet katrā ziņā pats fakts, ka mēs ar vienu klikšķu palīdzību varam īstenībā pārvērst tekstus dažādās formās, ir arī ļoti būtisks un jāņem vērā šajā vidi apcerot. Tad ir fakts, ka mēs mūsdienās īstenībā varam izvēlēties starp viena teksta ļoti dažādām versijām, tikko kā ieklikšķinam Google. Vēl viens interesants moments, ka neskatoties to, ka mums liekas, ka visu varēs atrast, izrādās, ka kaut kādu tehnisku iemeslu dēļ kaut kas ir pazudis vai kaut kāda formāta nesakritības dēļ mēs īstenībā netiekam klāt kaut kādiem tekstiem, vai vismaz nevaram to izdarīt tik ātri, kā mums liekas, ka mēs varēsim. To tad es sauktu par tādu gaistošo komunikācijas tekstu, un arī daudzas, piemēram, vides, kurās sevišķi jauni cilvēki dzīvo, kā piemēram Snapchat, neatbalsta ilglaicīgumu, bet drīzāk tādu gaisīgumu šajā lasāmā teksta ziņā. Un tālāk es gribētu arī akcentēt, ka sociālai mediji ir attīstījuši tādu koplasīšanas modeli vai publiskās lasīšanas modeli, kas arī varētu būt raksturīga šodienas prakse. Un galu galā arī lasīšana vidē, kas man liekas ļoti būtiska, un varbūt beigās, ja sanāks laika, es arī parādīšu atsevišķus piemērus, ko es redzu no Latvijas drīzāk mākslas vai literatūras vides. Tātad ir dažādas lasīšanas prakses, dažādi lasīšanas veidi un dažādas lasīšanas pieredzes, uzskaitot vēl detalizētāk klusā lasīšana, dziļā lasīšana, pietuvinātā lasīšana, mašīnu lasīšana un e-lasīšana vēl atsevišķi. Un beigās, kā Maikls Velšs, manuprāt, arī ļoti interesants autors, savulaik atzīmēja, ka ne jau tikai mēs lasam digitālā vidē, bet arī digitālā vide nepārtraukti lasa mūs. Līdz ar to kritiskam lasītājam būtu jāņem vērā arī šis aspekts. Vēl viens autors, kuram, manuprāt, būtu vērts pievērst uzmanību, arī tādēļ, ka viņa grāmata, kura jau iznāca, ja nemaldos, pirmoreiz 2010. gadā, tiek pārizdot, un kurš arī ir šīs te sekluma metaforas, kas arī jau šodien tika pieminēta, respektīvi eksperimentu
kas savēlkot kopā eksperiments, kas pierāda, ka šī digitālā lasīšana un hiperlasīšana vēl jau vairāk nesasniedz mērķi, respektīvi mēs nevaram atcerēties, jo mūsu galvas ir vienkārši kognitīvi noslogotas ar dažādiem papildus aspektiem un šo te fragmentētību. Autors Nikolas Kars, kas, es domāju, daļai autorijas noteikti jau būs pazīstams. Tad vēl viens, manuprāt, interesants autors, kurš daudz ir rakstījis tieši par pratībām, par jaunajām pratībām, bet arī šajā citātā, tas nav citāts, bet pārstāts, ko es esmu iekļāvusi, pievērš uzmanību tieši materialitātei un imaterialitātei, jauno tekstu, digitālo tekstu imaterialitātei un tam, ko šī te materialitāte nozīmē mūsu sensorajā, jeb ķermeniskajā pieredzē, ir Ginters Kress. Un tad jau minētie autori Anne Mangene un Adrians van der Wiels, kuru pētījumi tieši par šo te ķermenisko aspektu lasīšanas procesā, manuprāt, ir šausmīgi interesanti, un es esmu tiešām atvērta un ieinteresēta lasīt par to tālāk un vairāk. Arī padomāt par šo momentu, ka mūsu dažādās ķermeņa daļas patiesībā digitālajā vidē vai nu savādāk, vai ievērojami mazāk, vai mazveidīgāk ir nodarbināts, kāds ir drukātu tekstu lasīšanā, un kā savukārt šī te mūsu pārējo maņu iesaistītība attiecās un darbina mūsu smadzeņu darbību, vispār kā visa šī vide līdz ar to veido domāšanas modeļus un izteiksmes veidus. Man šķiet, tas ir ārkārtīgi interesants lauks, pētījuma lauks, un domāju, ka tā ir arī tāda līnija vai virziens, pa kuru noteikti lasīšana būtu tālāk jāpēta. Šeit arī no viņu darba dažādas lasīšanas dimensijas, manuprāt, kur lielu uzmanību pievērst arī šīm ķermeniskajām, līdz ar to lasīšanas ergonomiskai dimensijai, uzmanībai, uztverei, kognitīvai, emocionālai, un tad arī fenomenoloģiskai, sociālkulturālai un kultūra revolucionārai dimensijai. Mēģināšu iet vairāk uz priekšu, arī pierādot to, ka vēl dažādi autori un arī varbūt literatūras un elektroniskās literatūras autori ir un lasīšanas eksperti ir pievēršuši arvien vairāk uzmanību tieši ķermeniskajam aspektam un arī ķermeniskajām pieredzēm. Un te arī daži latviešu piemēri. Ja mēs vēlamies piemērus, salīdzinoši sens darbs, kurā esmu iefilmējis savus bērnus, kad tie bija mazi, un kas man liekas labi ļauj ķermeniski izprast, varētu teikt, kustībā izprast lasīšanas procesu. Proti bērni to pazīst diezgan labi. Viņi velk ar pirkstu līdz grāmatā un tā tālāk. Šeit Agnese Bule, mākslinieca, savulaik veidoja tādu darbu, kas saucās Aspadzīja, kur viņa lika izvēlēties Aspazijas dzejoli, izlasīt to, uzrakstīt to, tad sagriezt tādā tā kā garā lentē un to satīt kamolā, un tad attiecīgi šie te kamoli veido tādu kā izstādes daļu, bet pats izstādes skatīšanās process īstenībā ir lasīšanas process. Lasīšanas dziļajā nozīmē saprotot arī šo te gan burtus, gan vārdus, gan emocijas, un tas notiek lēni. Nu, vēl pāris piemēri. Un visbeidzot, man liekas arī, es esmu diezgan daudz runājis par Orbītas grupas dzēnieku dažādiem eksperimentiem ar dažādiem medijiem, bet arī ar vidi. Man liekas, viens no labākajiem piemēram ir šī trīsdimensionālā dzēja, kuru gan mēs varam baudīt virtuāli internetā, gan arī izstādē kā objektu izdrukātu uz trīsdimensionālā printera, bet kas savukārt, mēģinot izlasīt to, lasīšanas pieredzi veido pavisam, es teiktu, savā ziņā arī bloķē vai uzspridzina to. Un tad mans noslēguma slaids. Tātad, kāpēc, manuprāt, mums vajadzētu domāt vai runāt par lasīšanas ekoloģiju? Droši vien tāpēc, ka
tāpēc par jebkuru ekoloģiju. Proti, mums būtu jāpārdomā, kā mēs kopjam vidi, kurā lasam, gan no tā varbūt ergonomiskā aspekta, gan arī no sociālā aspekta, proti kādas veidojam apkārt lasīšanai sociālās prakses, tā skaitā izglītībā. Otrkārt, mums pirmām kārtām, kā jau es teicu, un arī iepriekšējie runātāji, pagadām pietrūkst zināšanu par to, kā mēs lasam vai kā, piemēram, lasa jaunās paaudzes. Mēs varbūt redzam, ka tas ir slikti, un patiesībā tiešām ir sācies jaunais mācību gads, un man pirmās nedēļas pieredze liecina, ka ļoti slikti. Bet mēs pagaidām nezinām, kā un kāpēc. Un nav uzdevums, manuprāt, kaut ko aizliegt vai likt cilvēkam iedomāties, ka viņš rīkojas slikti. Visi īsnībā jaunieši, ar ko mēs par to runājam, pārāk viegli reproducē aizspriedumus un ir ļoti paškritiski, bet te pašā laikā nespēja attīstīt nekādu pozitīvo piemēru, darīt to pareizi un labi un patīkami sev. Līdz ar to es teiktu, ka tas ir izzināšanas jautājums un pareizas lauka pārstruktūrēšanas jautājums, par ko šeit arī bija runa. Un tad, es domāju, noteikti mums vajadzētu šajā arī izzināšanas un pieredzēšanas ceļā reaģēt uz izmaiņām, ko mēs novērojam, pietiekami varbūt arī ātri, uz tām izmaiņām, ko mēs novērojam paši savā domāšanā un ķermenī. Tas, protams, paredz to, ka mēs arī vērojam un pārdomājam, izzinām un saprotam savas ikdienas lasīšanas prakses un pieredzes. Un visbeidzot, es teiktu, mums vajag arī izkopt pašiem savus lasīšanas paradumus, tādus, kā mēs to vēlamies, saskaņā ar to, ko mēs zinām, proti zinoši un mērķtiecīgi, domājot gan par sociālo, gan par psiholoģisko, gan par vides aspektu, iespējams domājot par lasīšanu kā terapiju, kā domāšanas un valodas attīstības trenažieri un vispār par vidi. Paldies par uzmanību!